Es ceru, ka lekcijas pirmajā daļā visi ir izgulējušies. Laiks lēnām mosties un aktivizēties. Un kamēr mums vēl ir kāds 15 minūtes, mums vēl ir laiks. Tikmēr tātad par esošajiem apstākļiem un situāciju, kādā mēs atrodamies un kur esam, un kurā ir planētas Zeme un cilvēce. Iesākšu atkal mazliet plašāk ar 2016. gadu un ar to, kā šobrīd informācija tiek dota, ka tuvākajos 3 gados notiks ļoti lielas un globālas izmaiņas. Šīs izmaiņas, protams, kāds jau var saskatīt, gan enerģētiski, gan jau sāk viņas ieviesties arī fiziskajā plānā, bet tas būs dažādās sfērās, ļoti dažādās. Gan starp cilvēku saskarsmi, gan mainīsies cilvēku, teiksim, saskarsmes moduļi, gan tādas uzvedības schēmas vai manieres, ja. Piemēram, cilvēki apgūs un mācīsies sazināties ar domu palīdzību, un tas arvien vairāk un vairāk ienāks ikdienā. Piemēram, viens no piemēriem, ka es to sāku samanīt par to, ka, ja tu padomā par to cilvēku, vajadzētu sakontaktēties, tad viņš pēkšņi piezvan. Tas tāds visvienkāršākais. Cilvēki sapratīs, ka un mācēs iztikt bez ārējās ietekmes un bez tā, ka viņi meklēs ārpusē laimes avotu. Viņi savas laimes sapratīs, ka justies laimīgam, ka tas laimes avots ir iekšpusē, nevis ārā pēc kaut kā dzenoties, to nevar dabūt. Notiks pie reizes arī tāda liela atbrīvošanās no vecā, no bailēm, tas viss jau būs pagātne un arvien lielāka un tālāka. Liksies, tas vecais un nevajadzīgais liksies, ka tas bija tik sen, ka vairs vispār nevar atcerēties. Ja, tādā veidā no tā atbrīvojoties pavisam. Ieteikumi ir paaugstināt vibrācijas un dalīties ar citiem. Un šis 16. gads, ja, vēl arvien tiek uzsvērts kā kritisks un pārēja. Un pārēja notiek cilvēka apziņā. Ja, mēs ar kājām nepārējam uz citu planētu, mēs paceļamies apziņā uz citu līmeni. Pārēja apziņā. Principā jau no 13. gada, kad šī pārēja notika arī Zemē, planētai Zeme, tad planēta Zeme jau dzīvo citā blīvumā, jau šī ir cita planēta, viņa jau ir pārcēlusies. Un, protams, pirmie, kas uz to reaģē, ir dzīvnieki. Man šķiet, ka jau šogad, jau pagājuši, kad jau iepriekš varēja redzēt, ka dzīvnieku uzvedība mainās. Ja? Gan mums te, kas mums bija Rīgā Bebri kanālā un meža cūks uz ielas. Ja? Bet tie, kas vairāk dzīvo laukos, tie sevišķi var šīs izmaiņas dzīvnieku uzvedībā redzēt. Un tiek uzsvērts, ka tieši bitēm to ļoti var novērot, ja? Un mazliet tā pateikts, kamēr tas ciet aizgājušais cilvēks vēl tās izmaiņas sajutīs, ja? Daba jau sen rieģē, bet cilvēkam vēl tam vajag aiziet. Un pār gadu 16. gads ir pusē, tātad bija pirmie 6 mēneši periods, un mums tagad būs otrie 6 mēneši. Un šobrīd tiek uzsvērts, ka pirmie 6 mēneši bija vairāk attīrīšanās, savu karmas mēzuglu atstrāde, savās dzimtās, pašās sev, karmas parāda atdošana, tāda visu tādu parādu tīrīšana. Ja.
Tad tagad, es vēl teikšu tā, vecā tīrīšana. Tad tagad gada otrajā pusē, tātad mēs tagad atrodamies, teiksim tā, gandrīz pa vidu jūlijas, tad gada otrā puse sevišķi no augusta, es par to mazliet vēlāk runāšu, tiek uzsvērts, ka jau tie, kas, protams, ir pirmie un pabeiguši to tīrīšanas procesu, kad ir jāpāriet uz to, kad jāsāk radīt. Jeb radīšana. Tad ir savas uzmanības fokus, jeb sava uzmanība. Uzmanība jāpārfokusē uz citu jau darbību. Jāsāk radīt to, ko vēlas. Un, protams, ka radīt mēs sākam domās, līdz ar to vēlreiz tiek uzsvērts domājiet, ko jūs domājiet. Jo, tagad jūlijā atveras šī radīšanas telpa un aktivizējas šī spēja cilvēkiem radīt, tad jūs ļoti pavērojat savās dzīvēs, jo ļoti ātri šīs domas materializēsies. Tāpēc tagad sevišķi jūlijā ļoti uzmanīgi, jo viena no prognozēm saka tā, cik jūs jūlijā tagad tā kā veco nobeigsiet un aktīvi domāsiet, radīsiet bez vecā pamata tiešām to, ko jūs gribat, domāsiet un vizualizēsiet. Tas ir divas lietas. Tad var gadīties, ka augustā ar ļoti lielu tādu apjomu, jūs ar ļoti lielu jaudu un spēku jūs to dabūsiet. Ja? Un tad jūs varēsiet paskatīties, ko jūs esat sadomājuši iepriekš, ja? Un cik tas tīrs ir bijis no visa vecā. Tā kā šī jauda palielinās un sākas šis radīšanas process, viena no lietām ir arī tas, ka fiziskais ķermenis ļoti reaģēs, jo ēteriskajam ķermenim šīs enerģijas ļoti viņu ietekmē, un, protams, ēteriskais ķermenis aizstāv nākamais ir fiziskais uz leju, un tas atstāja ļoti lielu iespēju, līdz ar to varētu būt fiziskā ķermeņa diskomforts. Pietiekoši liels. Jo arī tas, ka jau tas viss ir nonācis līdz fiziskajam līmenim, lai šī radīšana jau sāktos fiziskajā līmenī, un līdz ar to mēs esam līdz fiziskajam ķermenim. Un šobrīd varbūt nav tik daudz laika, bet ļoti aktīvi ienāk tendence, kas saucās fiziskā ķermeņa atjaunošanās. Un tā arī saistīta ar to, ka šis radīšanas process ir iezemējies tik tālu, ka jau līdz blīvumai nonācis. Ja, un es šeit esmu iepriekšējās lekcijās jau pieminējusi, ka tātad 5. dimensijā, vai tiem cilvēkiem, kas pirmie pāries apziņā uz nākamo šo līmeni, būs iespēja pirmkārt sakārtot un atjaunot savu fizisko ķermeni apmēram tik jaunu, kāds tas ir bijis cilvēkam, vai 33 gados, vai 24 gados. Es pašlaik esmu divus variantus dzirdējis. Varbūt tik gados, cik jūs paši gribat, es nezinu. Līdz ar to tas būs vesels un tas būs jauns. Un to gan es esmu teikusi, kad izvēlēties beigt dzīvi uz šeis zemes, vai atinkarnēties, vai izinkarnēties no šī fiziskā ķermeņa, katrs cilvēks varēs nolemt tad, kad viņš pats to gribēs. Līdz ar to viņš varēs būt inkarnācijā šajā ķermenī maksimāli tik, cik viņš vēlēsies, maksimāli ilgi. Es varu saukt gadu skaitļus, kas ir bijuši 700 gadi, 900 gadi, 1200 gadi. Un, jo fiziskais ķermenis būs visu laiku jauns. Ja? Un ja ir iztīrīts viss vecais, kā mēs saprotam sakārtot enerģētika, jeb, ko mēs tikko darījām, visas atdalījušās dvēseles daļas atkal pievienotas, ja? Tātad visa enerģētika, visa dvēsele, psihe, kā to sauc, ir vienotā veselumā, un psihe ne tikai šajā reinkarnācijā, bet pilnīgi visās reinkarnācijās uz planētas Zemi un arī ārpus planētas Zemi, ja? Kā mēs šodien 3. līmenī tikām tādi,
Ja šī enerģētika ir 100%, tad, protams, fiziskais ķermenis ir bez slimībām. Un novecošanās tiek uzskatīta kā viena no slimībām, jo tas nav atbilstoši 5. dimensijai. Tātad 3 dimensijās cilvēks, cik bija ļoti piesārņots, viņš bija slims, un tāpēc viena no slimībām saucas novecošanās. Tālāk, tā kā sākas šis radīšanas process, tad radīt cilvēks var, protams, tad, kad viņš ir visu veco iztīrījis, izstrādājis, iztīrījis savu zemapziņu, un tātad tīra zemapziņa, un tas cilvēks ir pats. Viņš nav tur svešās domās, svešos tur kaut kādos, tur nezinu, visiem tagad modē tas, tad man arī būs, ja? Bet viņš ir pats. Līdz ar to jūlijā tiek uzsvērts maksimāli, nu tā kā izzināt vai iepazīt sevi, vai beidzot sasveicināties, jo tātad, kad ir dvēsele, ja, kuras daļas bija, nu, teiksim, atšķēlušās vai atdalījušās. Un tagad viņas visas, tīrot zemapziņu dažādos veidos, mēs dabūnam tā kā atpakaļ, ja, vai pievienojam vienotā veselumā, tad iedomājieties tā, ka ja viena daļa atšķēlās, tur, nezinu, 300 gadus atpakaļ, tad tagad, kad viņi pievienojās, tad mana dvēsele dabū pieredzi, to pieredzi, kas pievienojas līdz ar to gabaliņu, kas atnāk. Līdz ar to jūlijā jāvērš savu uzmanību uz to, ka atverās dažādas jaunas prasmes, spējas. Kāpēc cilvēks sāk pēkšņi glaznot? Tāpēc viņš 300 gadus bija apkurs glaznošanu. Bet tur kaut kas nesanāca, tur sāpīgs notikums, bija dvēseles daļa atdalījās. Tagad viņš viņu pievienoja klāt, hops, un viņš dabūja visu to pieredzi, viņš māk glaznot. Citā reinkarnācijā, nezinu, viņš bija ārsts, tagad viņš var doktorēt. Vēl citā reinkarnācijā viņš attīstīja, nezinu, īpašību drosme. Viņš pēkšņi paliek drosmīgs. Citā reinkarnācijā viņš attīstīja īpašību, nezinu, mērķtiecību. Visu laiku visu dzīvi nebija mērķtiecīgs. Pēkšņi ieslēdzās ir mērķtiecīgs. Ja? Un tiek ļoti uzsvērts, tātad vērst uzmanību uz to sevis iepazīšanu, cik jauni talanti vai spējas vai īpašības jums atnāk klāt, ja pareizāk sakot, jūs viņas atceraties, jo jūs viņas jau esat apguvuši iepriekš. Un tad, kad jūs sevi esat iepazinis, nu, vienotā veselumā, teiksim tā, ja, tad jūs esat kļuvis pats, ja, jeb es esmu, tāds kāds es esmu, nevis, kā nosaka sabiedrība. Tad 100% pats, ja, tas ir ar visu reinkarnāciju pieredzi. Tad jūs arī 100% varat radīt, un tajā brīdī uz tā, ka atliek tikai padomāt, un tas hops realizējas. Mēs šobrīd tiekam mācīti tam te periodam, kad tā notiek. Tu padomā, un tas notiek. Vienkārši sakārtojas tā, ka ļoti ātri un operatīvi tas notiek. Tātad, nu, var teikt, jā, šeit mēs ciedinājāmies no pagātnes, jā, no tām pagātnes traumām emocionālajām, no tām sāpēm, un savukārt tagad mēs, nu, var teikt, atrodam, ja meklējam, ja iepazīstam sevi patieso, nu, tā vēl var nosaukt, jā, sevi, ja patieso sevi, kāda tad izrādās mēs esam, jā, mēs katrs nezinām. Tikai vajag tagad turēt acis vaļā un brīnīties, un skatīties, nu, tā kāds tad es esmu, jā. Kas tik viss tagad nāk gaismā, un ko es tik visu atklāšu pats par sevi, kad esmu izdziedinājis savu zemapziņu iepriekšējās traumas. Tā, nu, un tad, teiksim, konkrēti par jūliju.
laika periods, lai jūs saprastu, kur mēs ar to jūliju tā kā atrodamies un kas notiek. Tad jūlijā viena no tendencēm ir tāda, ka var būt tādi, teiksim tā, viņus nevar nosaukt ne par problēmām, ne par pārbaudījumiem, bet problemātiski pārbaudījumi. Tādas mācības stundas kā izaicinājumi, kur pārbaudīs līdz šim jūsu apgūtās iemaņas, gan attiecībās, gan kaut kādās spējās, gan darbā, gan saskarsmē ar cilvēkiem, ja, gan jūsu profesionālajā kaut kādā sfērā. Un tie pārbaudījumi, viņi būs tādi, viņi var nākt tādi, pēkšņi kāds jūs pieviļ, pēkšņi pasaka, ka izdarīs, bet neizdara. Ja. Pēkšņi jūs kaut ko sarunājāt, bet nesanāk nekas. Kāds pēkšņi jums kaut ko riebīgi pasaka. Un skatās, cik jūs tajā iesaistaties, vai cik jūs spējat stāvēt kā novērotājs un tajā bez iesaistas tajā. Ja. Iesaka vēlreiz maksimāli vērst uzmanību uz sevi un izbeigt, vai darīt sev vislabāko un izbeigt darīt lietas, kas nav priekš jums labi. It sevišķi saskarsmē ar jums nevēlamiem cilvēkiem. Ja šis cilvēks jums ir negatīvs, nepatīkams vai kā tādāk, iesaka, nav ar viņu jākontaktējas, šos kontaktus maksimāli izbeigt. Un ar domu, ka sev dodot pašu labāko. Sakot, es sevi mīlu. Tā kā jūlijā varētu būt uzsvars uz šiem, sarežģītajiem uzdevumiem. Un šīs iemaņas tiks pārbaudītas gan fiziski, ko jūs esat apguvuši vai neapguvuši, gan psihiski, psiholoģiski, ja? Cik emocionāli stabili jūs esat, tātad, cik brīvi emocionāli jūs esat un bez emocionālajām piesaistēm. Ja? Tātad, kā attiecībās jūs spējat koncentrēties uz sevi un dabūt tikai, darīt maksimāli mīlot sevi un uzturēt tās attiecības, kurās jūs esat sevis mīlestībā, ja nevis uzturēt tādas, kuras tur vajag tā kā uzturēt. Ja, un, protams, darbā. Tāpēc tas jūlijas varētu būt tā, ka var ļoti liels tādus kontrastus redzēt. Vienā brīdī ir ļoti liela nospiestība, jo pēkšņi kaut kas galīgi nav noticis tā. Savukārt citā var būt ļoti liela pacelātība. Tas raksturīgs tieši šim mēnesim. Ar atgādinājumu rūpes par sevi, mīlestība par sevi. Un ir pieminēts, ka, vai arī jūlijā tieši, vai arī gada otrajā pusē, šie lielie pārbaudījumi būs visai cilvēcei. Un vēl var paskatīties YouTube, es arī vēlāk nosūtīšu, tātad, ja ir ar kādu cilvēku tādas kaut kādas, jums šķiet emocionālas piesaistes, vai nav attiecības sakārtotas līdz galam, tad vajag apzināti palaist šī cilvēka atlaišanas, programmu, domu, savu nodomu, ka jūs šo cilvēku atlaižat. Un to vizualizēt sevi un šo cilvēku ieliekot Saint-Germaina violetajā liesmā un izsakot nodomu. Tātad vārdos un vizualizācijā. Vizualizācija sevišķi jūlijā būs ļoti spēcīga, tāpēc domājiet, ko jūs tur domās. Vizualizējiet sev, ja, kā jūs teicu, pirmkārt, augustā var nākt to, ko jūs tur sadomājat materializācijā. Un šo te apzinātu atlaišanu ar kādu cilvēku veikt 40 dienas, un tad pēc šīm 40 dienām šīs attiecības ar šo cilvēku risinās bez emocionālām piesaistēm. Un būt gataviem vai šo cilvēku atlaist pavisam no savas dzīves, vai atkal savukārt palikt citāda veida attiecībās. Ja? Tas ir būt gatavam pabeigt karmiskās attiecības ar cilvēkiem. Jūlijā tiek dots vēl tāds
tilpuma, tukšuma laiks, kurā atrodoties vajag maksimāli uz sevi attiekties ar mīlestību. Šos, tad, teiksim, ko es tikko stāstīju, to vairs tā kā neviens neskandinās un neatgādinās jums, jā, kad veco vajag atlikt malā, sevi vajag mīlēt, par sevi vajag rūpēties, bet tas viss būs, un jūsu domas un vizualizācija būs ļoti spēcīgas jūlijā, un tad tajā augustā jūs redzēsiet to visu, kas ir sastrādājies jums, vai nu kaut kas, teiksim, kardināli, nezinu, izbeigsies, vai kaut kāds, kaut kādām ļoti lielām problēmām būs atkal risinājums brīnišķīgs, ja? Būs tādas, krasas un atšķirīgas lietas. Un jūlijas ir tā kā sagatavošanās tiem notikumiem, kas būs augustā. Un jā, jūlijas, tātad pārbaudījumi, vēlreiz pārbaudījumi, tāpēc, jāsaka, maksimāli būt vērotāju lomā, maksimāli turēties savā centrā, centrēties, būt maksimāli mierīgiem, bez kaut kādas tādas iesaistas provokācijās, jo provokācijas būs no malas pietiekoši daudz šajā pārbaudījuma laikā. Šo pārbaudījumu laiku vēl sabiezinās tas, ka astroloģiski vairākas planētas no Viņu zvaigznā iet Vēža zvaigznājā, un Vēža zvaigznās ir ļoti emocionāli. Ja, un līdz ar to netīrītā zemapziņa ļoti spilgti izpaudīsies. Un cilvēkiem varam tātad jūlijā gaidīt šo emocionālo sāsinājumu gan no citiem, gan arī no pašiem, jo mēs lietas uztversim daudz jūtīgāk. To lietu, kur varbūt tur vakar bija nejūtām, tad mums liksies tagad, tā šausmas iedūra sirdī. Un tik ļoti gribās tur kaut ko, nezinu, pretī pateikt. Jā, kaut kā tā. Tātad vēl, šeit atbrīvojamies no vecā, un šeit vēl ir tāda, vēl tāds šķirošanas periods, jā, maksimāli visu veco, kā konstatējam, ka vecais projām, kā konstatējam vecais tā projām, jo te mēs principā jau daudz ko esam iztīrījuši, tagad tik vajag palaist. Un šajā jūlijā sāsināsies, tā ka, varētu teikt, konflikti starp veco un jauno šo te enerģiju, ja? Tāpēc, kā sabiedrībā vai ārpusē, mēs varam gaidīt, vai varēsim saredzēt to, kad var pēkšņi rasties ļoti asi konflikti. Un savukārt tas mūs trenēs stabilitāti palikt sevī, ja, un šajos, teiksim, bez iesaistas šajos konfliktos vai bez reaģēšanas uz viņiem. Ja. Kā piemērs bija minēts ļoti tāds uzskatāms piemērs, tagad ir interneta laikmets. Un mēs varam vienu dienu, piemēram, 8 stundas veltīt tam, ka sēžam pie interneta. Ko mēs varam darīt? Mēs varam apsēsties pie tā interneta un visu dienu 10 stundas no vietas skatīties. Tur slepkavo, tur nogalina tik cilvēkus, tur nomirst tik cilvēki, tur aiziet bojā, tur izvaro. Var sakot, mēs visas 10 stundas varam skatīties vardarbību. Bet mēs tās pašas 10 stundas varam atvērt, skatīties dabas skatus, varam skatīties jaunas puķu izstādes. Varam skatīties, gleznas, kas uzgleznotas. Tā ir katra cilvēka paša izvēle, kā viņš šīs 10 stundas šajā dienā pie internetu pavada. Un kam, uz ko viņš savu uzmanību vērš. Un tad jūlijas ir, ar domu tad padomājiet, ko jūs pirmkārt gribat izvēlēt. Vai šīs 10 stundas skatīties izvarošanu, vai šīs 10 stundas skatīties kā plaukst puķis. Un to arī izvēlēties un to darīt. Un šī jūlija izvēle noteiks, tad, kas augustā būs. Kā jūs šogad jūlijā, teiksim, izvēlēsieties šīs 10 stundas pavadīt pie interneta, ja? To jūs augustā dabūsiet. Vai augustā jums blakus sētā kādu izvaros, vai augustā jums kāds iestādīs loga puķis. Un tas vienkārši materializēsies. Tāpēc vēlreiz
atkārtojiesiet uzmanīgi un domājiet, ko domājat. Jo, tas ir, varētu teikt, es varu teikt, ka svarīgi, jā, bet varat trenēties, saskatīt, cik ātri materializējas jūsu domas. Vienkārši koncentrējieties, apmācieties redzēt, kā jūsu domātais un vizualizētais materializējas. Jo, protams, tas notikums nav patiešo, ja. Mums visvieglāk uztvert, ja mēs vakar kādam iesitām, tad šodien mums kāds iesit, ja. Bet pamēģiniet to, patrenējieties. Un tad ar Jūlijā, protams, iesaku strādāt ar sevi tādā ziņā, ka šo te iepriekšējo reinkarnāciju pieredzi mēs dabūnam, mēs atceramies, ka mēs tur kaut kur glaznojām, ja? Bet Jūlijā tā pienākošā pieredze, to vajag transformēt, lai radīt jau varētu mūsdienās. Tas nozīmē, ka šīs te iemaņas, vecos laikos dabūtas, ja? Iemaņas. Piemēram, tur glaznošanas iemaņas vecos laikos tika apgūtas ar ogli uz klints sienām. Ja? Ļoti skaista zīmē. Bet tagad ir citi laiki. Ja? Tagad es nezinu, kādas tur tās akvareļu krāsas vai kādi tur tie papīri. Un vajag tās pašas iemaņas transformēt, lai varētu pielietot pirmkārt mūsdienās, mūsu laikos, bet pats galvenais atbilstoši šīs dzīves jūsu dvēseles uzdevumiem. Jums ir kaut kā, ir katram savi uzdevumi. Ja. Piemēram, varbūt tātad šeit apguva ar ogli uz klintīm zīmē, bet šajā reinkarnācijā šeit dvēselē ir uzdevums apglaznot lielos kuģus. Kruīzu, kas mums te braukā riņķī. Ja? Tad šis te iemaņas jātransformē, lai varētu veikt šo te uzdevumu šajā dzīvē. Un tad jūlijas ir šis mēnesis, kad šis atcerošās jau vecās iemaņas apgūtās transformējam tā, lai var pielietot tagad mūsdienās atbilstoši šīs dzīves maniem dvēseles uzdevumiem. Tas fiziskais ķermenis var mazliet just to diskomfortu, jo tāds jēdziens kā enerģētiskais stress, ja, kas šajā mēnesī varētu būt lielāks nekā parasti. Tā, un vēl bija viens salīdzinājums, ka jūlijas enerģētiski būs tāds liels enerģijas tsunami vilnis, tāds milzīgs, kas atgrāzīsies, ja, pārgrāzīsies pāri, un aiz viņu paliks tādas, atlūzas. Ja, pēc, kā atnāk vilni, noskalo visu, ja, un pēc tam paliek atlūzas no visa kā apkārt, kas mētājās. Tad šis jūlija enerģētiskais vilnis tā tiek salīdzināt, ja, tad ļaujiet tam tsunami visu nonest, jo viņš nonesīs to, kas ir jānonest, visu veco. Ja, un paliek šīs te vecā atlūzas, kuras, ja viņas ir, tad novāciet. Bet ar domu, kad viņas ir atlūzas un tur vairs nav īpaši tur kaut kādas lielas tur rakšanās vai dziedināšanās vai kaut kādas tādas, viņas vienkārši vajag palaist. Tad atnāk buldozers, visas atlūzas vai slotiņu saslaukam un viskastē prom. Vairs nav vajadzības to katru atlūžu celt, skatīties, kas tur ir, no kuras grūzītes viņa tur tā osiņa ir atlupus, ja. No kurienes tas viss tur palicis, ja. Prom, tas viss vecais. Kā konstatējam, kā vecais, tā prom, ja. Jo varbūt kaut kādas, tādas vairāk sajūtās, ja, kad, nāk kaut kādas vecas domas, un viņas nāk, un viņas īsti nevar dadomāt līdz galam, un viņas tur kaut kur peld, ja. Un nevar saprast, ko ar viņām darīt, ja, vai atkal vecas emocijas, ja.
vai veci, teiksim, stili, kā reaģēt uz kaut ko, jā, un tā kā notiek atkal tā situācija, gribas reaģēt pa vecam, bet tā kā nevar saprast, kā un ko, vienkārši tajā brīdī. Tas vecais, vairs ne, atlaižu. Viss, pasakiet vārdu. Tas vecais, es atlaižu, punkts, viss, un tā atlūdze aizslaucīsies projām un izbeigsies pati no sevis, jā. Šādu te, tādu apjomīgu atlūdzu aizslaucīšanu prom jūlijā, ja savā apziņā dariet maksimāli, cik var. Un jā, vēlreiz tiek uzsvērts, ka tāds kontrastains mēnesis, jā, kā es teicu, augšā lejā, tad iedvesma, tad depresija, jā. Arī tas, ka tā emocionālā puse ļoti sāsinās jūtība uz šīm dažādām veidu emocijām, jā, jo netīrāku zemapziņu, jo tā tad asāk tā reakcija. Un vēlreiz domājiet, ko domājiet, jo jūlijā, tā tad ir šī tendence, ja, kas pēc tam būs tos 6 mēnešus. Pēc, paskatieties, kādu tendenci jūs savā dzīvē ieviešat. Vai tendenci domāt pozitīvi, vai tendenci uz katru sīkumu uzsprāgt, ja, kādu jūs sevī šo jauno modeli kultivējat, jā, savai dzīvē, kādu jūs gribat. Tā, tas mums gaidāms apmēram īsumā dažos vārdos jūlijā, jauna astroloģiskā fona. Svēžu zvaigznājs, protams, vēl arī aktivizē ļoti tuvus radiniekus, ģimeni, ja, kad šīs te emocionālā tāda sāsinātā jušana būs tieši ģimenē, un būs ļoti liels prasījums, ir pieprasījumi pēc uzmanības, ja, jo netīrāka zemapziņa, jo vairāk gribēsies to uzmanību, ja. Tad iedomājieties, ka jums pēkšņi vienu dienu zvana visi iespējamie radi un grib parunāties ar jums, jo viņam vajag jūsu uzmanību, ja. Jūs pasakat, ka man pēc 2 minūtēm ir jāiet, un es vairāk nevaru, tad jebkurš rada gabals vienalga, vai tas ir vīrs, vai tā ir tante, vai krustmāte, vai kāds cits, ir neapmierināti un apvainojas uz jums, kā jūs tā viņiem nedodat uzmanību. Šīs te visas lietas, esiet gatavi, ka tās var sāsināties, ja. Tāpat arī darbā, jo ir ļoti, vai draugi, ja ir ļoti tuvi, ja. Bet tā, ka vēža zvaigznājs tieši uzsver mājas un ģimeni, līdz ar to rādus. Šodien mums jau ir kas? Mums ir 9. jūlijas. Es varu teikt, ka man pašai līdz šim ir bijis ļoti raibi, jaudīgi un varam teikt, ka arī grūti, protams, salīdzinoši. Tad, jā, jūlijas tāds ir. Galvenais fokusēties uz to, ko es gribu patiesi, cik maksimāli patiesi es varu, ar domu, ka tātad tas materializēsies tūlīt, pēc domāt vēlreiz, ko es domāju. Tā. Šodienas 23. lekcijai paldies!